Viesojoties Latvijā, Eiropas Savienības vides, jūrlietu un zivsaimniecības komisārs Karmēno Vellā apmeklēja gan Skultes ostu, gan arī viesojās zivju pārstrādes uzņēmumā Brīvais Vilnis. Pārunājot Latvijas zivsaimniecības prioritātes, komisārs atzina, ka tās ir saskaņā ar plānotajām reformām kopējā Eiropas zivsaimniecības politikā. Es uzskatu, ka zivsaimniecība Latvijā ir ļoti spēcīga nozare, lai gan kopumā tā ir salīdzinoši neliela, tomēr spēcīga. Manuprāt, attīstot zivju ražošanu un pārstrādi būtu iespējams šai nozarei piešķirt vēl lielāku vērtību. Modernizējot ražošanu un iekarojot jaunus tirgus, zivsaimniecība Latvijā varētu izkļūt no krīzes. Reformas kopējā Eiropas zivsaimniecības politikā tiek īstenotas sākot ar šo gadu. To mērķis ir līdz 2018. gadam ierobežot vairāku zivju sugu nozveju, lai tās spētu atjaunoties un zvejniekam būtu pieejams arī nākotnē. Francija saka, ka viņiem labāk patīk, ka katru gadu par to vienojās, katru gadu skatās, tā nav nekāda ilgspējība. Un kā jūs saprotiet, ja ir ilgspējīgi, tad gan zvejnieki, gan pārstrādātāji var ar kaut ko rēķināties. Ka kaut kādi apjomi viņiem noteikti būs 16., 17. un tā tālāk gados. Latvijas interesēs ir atjaunot mēncu, reņģu un brētliņu krājumus. Līdz ar to viena no Latvijas, kā Eiropas Savienības prezidējošās valsts prioritātēm, ir sagatavot daudzgadu plānu, nosakot šo zivju sugu nozvejas apjomus. Mēs viņu izmantojam uzturā. Skandināvijas valstis, Vācija, viņi izmanto kā zivju miltus, necilvēku uzturā. Tā kā mūsuprāt, mēs esam pulka veiksmīgāki un izmantojam to pārtikai, jo tās pārtikas zivju nozarē ar katru gadu kļūst mazāk kopumā. Šo ieceru atbalsta arī zivju pārstrādes uzņēmumā Brīvais Vilnis. Tā vadītājs uzskata, šobrīd pārāk liela zivju resursi tiek izniekoti zivju miltu ražošanā. Tomēr kaut kādu daļu zivju resursu pārdala, aktīvāk pārdala par labu, ražotājiem, jo tas uzreiz aiziet patērētājiem. Un diezgan būtiski arī tas, ka valsts pelna vairāk. Pārdodot 1 tonu sasaldētas zivs, valsts nopelna 16 reizes mazāk nekā pārstrādājot tos pašus konservos. Tikšanās laikā zivju pārstrādātāja Eiropas komisāram arī akcentēja nepieciešamību atvieglot iespēju zivju pārstrādes uzņēmumiem apgūt Eiropas Savienības fonda līdzekļus, kas būtu ļoti nozīmīgs atspējas nozarei.